sabojās sev reputāciju. Zini, tas vienmēr skan tā, it kā reputācija būtu kaut kas trausls, tā kā tāda stikla vāze, nokritīs, saplīsies, viss dzīve beigusies. Bet patiesībā tā ir viena no lielākajām ilūzijām, ko cilvēkiem ieliek galvā. Parasti ar šo teicienu mēģina kontrolēt, dari tā, kā vajag, ne ārā no rāmjiem, neko jaunu nemēģina, citi slikti padomās. Bet realitātē reputācija nav konstants lielums, tā ir kā laikapstākļi. Tā mainās līdz ar to, kā tu pati mainies. Un zini, kas ir vēl trakāk? Ļoti bieži reputācija sabojā tieši tad, kad tu sāc dzīvot pēc saviem noteikumiem, ne citu. Reputācija, jā, ļoti vienkārši. Tas ir stāsts par tevi, ko citi cilvēki sevī pārnēsā. Nevis fakti, bet interpretācija. Nevis tas, kas tu esi, bet tas, kā viņi jūtas, domājot par tevi. Zini, kas ir pats interesantākais? Tā gandrīz nekad nav objektīva. Reputācija ir tāds miglains spogulis. Katrs redz tieši to, ko viņš gaida, kam viņš pats tic, ko viņš grib redzēt. Un jā, tā mainās. Mainās tad, kad tu maini savu enerģiju, robežas un izvēles.